Mēs šodien esam ceļā, atkal ceļā, lai Māras tīkls iezīmētu Imanta Ziedoņa Latvijas skaistākās vietas. Un šajās skaistākās vietās ir ne tikai ainavas, bet arī dižgari, dižgaru piemiņas vietas, dižkoki, dižvietas, dižakmeņi. Un tāda īpaša tēma Imantam Ziedonim bija Latvijas aristokrātija vai Latvijas karaļi. Mūsu ceļojumā iepriekšējā mēs jau esam bijuši un satikuši lamēķi kursā, runājuši ar Nameju Tērvetē un izstaigājuši Jersikas pilskalnu pie Visvalža un pat Krimuldā pie Kaupo. Un šodien mums ir liela misija, jo visas tās vietas, ko es nosaucu, ir zināmas. Tur tas, te šeit, bet ir liela, sena latviešu valsts Tālava, kuras vadītājs, līderis, ķēniņš, karalis gandrīz bija Tālivaldis vai Talibaldis, un par viņa pili, kas ir Beverīna, nav zināms, kur tā ir. Daudz pētnieki ir izteikuši dažādus minējumus un pētījumus, un ir viena tāda maza tāda tā kā drisciņa informācijas, ka iespējams tas pilskalns ir pie upes, jo loģiski visi pilskalni bija pie upēm. Kāpēc? Tāpēc, ka upes bija vienīgie ceļi. Upēm varēja izbraukt, aizbraukt, nomaksāt muitu un tam līdzīgas lietas. Tad mēs meklējam pilskalnu, kurš ir pie upes. Un otrs, no pilskalna ar zirgu varēja aizbraukt nakts laikā līdz Cēsim. Un tātad pētnieki ir ņēmušies vērtīt, kurš tad varētu būt šis pilskalns. Tur ir vairākas versijas, es izvēlējos 4 pēc tāda principa, kuri ir visvairāk pieminēti. Viens no tādiem potenciāliem pilskalniem ir Raunā, Tanīs kalns, tātad aizbrauksim, paskatīsimies, pavērtēsim, vai tur ir upe, varam pamērīt galvā, kā tur ar zirgiem līdz Cēsim var aizbraukt. Tad otrs, tas nenozīmē, ka tā bija Beverīne, bet ir zināms, ka Tālivalds ir apciemojis noteikti Vīciemu, un tur ir Celīšu kalns. Viņš noteikti ir bijis Trikātā. Trikātas centrā pat ir tāda kā piemiņas vieta Tālivaldim. Un ļoti daudz pētnieki izsaka versiju, ka iespējams Beverīna atrodas Pekas kalnā, kas ir Gaujas malā, tad ir upe, ir ceļš, un arī ir zināms attālums, kas varētu būt tāds attālums, kur aizbraukt ar to zirgu nakts laikā līdz Cēsim. Tas ir mūsu šīs dienas uzdevums, vai mēs noskaidrosim, kurš tad ir īstā Beverīna. Es domāju, savstarpējās sarunās. No tāda Ziedoņa perspektīva, katrs pilskalns ir svēts, kad kopumā vairāk kā 500 pilskalni, kuri ir kopjami un lolojumi kā Latvijas dižvietas, jo tas ir tas mūsu senais mugurkauls, aristokrātijas mugurkauls. Un man pirms 2 nedēļām kopā ar Daumantu izdevās noklausīties vēl viena dižgara Imanta Ziedoņa drauga, Imanta Lansmaņa lekciju par latviešu kodu. Un faktiski Lansmaņa kungs ļoti precīzi atbildēja uz dažiem tādiem maniem varbūt šaubu jautājumiem. Un viņš iesāka ar to, ka, ja mēs runājam par latviešu kodu, tad mums ir jāsaprot, no kā mēs esam cēlušies. Un mēs esam cēlušies no šiem 5 novadiem, un tas veido to mūsu identitātes daļu. Otrs, kad mēs runājam par okupāciju, mums tomēr skaidri ir jāpasaka pirmām kārtām pašiem sev, ka pirmā okupācija bija vācu bruņinieku iebrukums, un Lansmaņa kungs teica, ka kādus 100 gadus latviešu šīs tautiņas, tātad kopā ar lībiešiem cīnījās diezgan veiksmīgi, mēs zinām Saules kauju vai Durbes kauju vai tam līdzīgi, un tomēr mēs zaudējām šim pārspēkam dažādos, veidos spēcīgākam, un tad no gadsimta uz gadsimtu notika tāda tautas degradācija, jo mēs pazaudējām brīvību. Mēs bijām pie kuršķoniņiem, tātad kuršķoniņi bija saglabājuši tās savas to brīvestību, tomēr pārējā tauta pazaudēja šo jau līdz Garlība Merķeļa aprakstītāji dzimbūšanai,
Un tas ļoti bojā latviešu raksturus, jo latvieši līdz ar to ir tādi sevi ieslēgti, bailīgāki varbūt nekā citi. Un tāds ļoti skarbs vērtējums no Lansmaņa kunga bija, ka mēs tajos daudzajos gadsimtos pazaudējām to saimnieciskumu, to aristokrātiju, kas varētu veidot to mūsu šīs dienas Latviju citādāku, jo atrodoties stāvoklī pazemotāk kā cilvēki bez brīvības, kā tikai zemnieki, kā kalpi, ir tāda vēlme visu laiku kādu apzakt. Ar to viņš arī skaidroja šo lielo korupcijas līmeni Latvijā, ka mēs tā kā vēl joprojām zogam no kāda. Ja, tā varbūt ir tā slikto īpašību kopsumma, labo īpašību kopsumma ir tāda, ka mēs visu laiku demonstrējam kā tauta, ka tad, kad mums dod iespēju izrauties, kā piemēram dzimbūšanas atcelšana sākot no 1820. gada un jaunlatviešu parādīšanās, milzīgā Krišāņa Valdemāra cīņa par valodu, par izglītību, par kultūru. Mēs 100 gados spējam pēkšņi būt tauta, kas nodibina savu valsti, universitāti, biblioteki, konservatorijas, mākslas akadēmijas un spējam radīt konkurētspējīgu valsti Eiropā. Un tas pats arī sakāms, piemēram, par atmodu pēc ļoti kaitīgās un kropļojošās padomju okupācijas. Mums dod iespēju, un mēs atkal izraujamies un atkal nodibinām savu valsti. Un man ļoti aizkustināja un arī dziļi sirdī iegūla Imanta Lansmaņa padoms, ko latviešiem darīt. Tad pirmām kārtām visu laiku izrauties, mums ir šī spēja, mēs to mākam, un vienlaicīgi atgūt aristokrātisko apziņu, ka mēs esam aristokrāti un saimnieki savā zemē. Un tā aristokrātijas varbūt būtiskākā lieta ir būt labiešiem ar godu, nes šo godu. Un tas, kas mūs padara bagātākus, ir mūsu milzīgais kultūras mantojums, kas ir tautas dziesmas. Mums varbūt liekas tā jocīgi, vai mēs katru dienu iesākam ar kādu tautas dziesmu, bet kāpēc ne? Kāpēc ne? Šodienas uzdevums atrast Tālvalža Beverīnas pili, un tad jūs visi redzēsiet, kā mums tas izdosies. Imants Ziedonis man daudz stāstīja par to, ka ir kaut kādas tādas dziņas, kuras latvietiem būtu tā kā jāzina un jāmāk no tādiem senlaikiem. Tā viena dziņa, ko viņš vienmēr stāstīja par to, ka latvietis savā dvēselē ir mazliet šamanis, tā dziedāšanas lieta, ja, un mēs ar to dziedāšanu tā kā aizdziedam tās slimības, un viņš saka, dziesmu svētki ir vislielākais latviešu šamanis, jo viņš uz 5 gadiem ievibrē tādu latvietisko veselību. Bet kā tev šķiet, kas vēl būtu jāmāk katram latvietim? Ir jau daudzas lietas, kas ir. Viena lieta, ko man ir iemācījuši, ir strādāt ar rīkstēm. Tā ir lieta, ko māk gandrīz katrs latvietis. Šis ir viens veids, var paņemt, nogriezt koka zaru, un ar to var strādāt. Katrs māk atrast sev apkas vietu. Tā ir tāda normāla latviešu lieta. Jā, es varu pateikt tikai to, ka es šodien pirmo reizi paņēmu rokās šos instrumentus, ar kuriem var strādāt, un es patiešām neko nedaru. Viņš griežas pats godvārds. Un es domāju, ja mēs, Daumanti, ar tevi pastrādātu mazliet, varbūt mēs arī varētu noteikt akas vietas, vai arī saprast, kurš kad melo. Atnākam ar šito te rīkstīti un prasam, vai ir taisnība tāda un tāda, un viņš hops. Ir taisnība, jā. Abrīnojami, tiešām abrīnojami, bet mēs esam nonākuši pie tāda ļoti svarīga brīža, kad viens no 4 pilskalniem, ko pētnieki domā, ka varētu būt šī Beverīna, ir šeit pie Raunas. Un lejā pie šī pilskalna mēs sākām lasīt, ka Tanīs kalns ir viens no lielākajiem pilskalniem Latvijā, un Latvijas starpkara periodā bija gan prezidenta Gustava Zemgala, gan izglītības ministra Raiņa iniciēti izrakumi, lai parādītu, kur tad ir šī Beverīnas pils. Un mūsu draugs Santis, kas māk rīkoties ar rīkstēm, mums piedāvāja versiju, ka Beverīna ir viss šis nogabals arī ar pretī stāvošo pilskalnu, kā tāda vieta, kur ir bijusi Beverīnas pils. Tas, kas ir skaidrs, ka Tālivaldis noteikti šeit ir bijis. Ja, tad mēs esam kopā ar Tālivalža garu šobrīd un ar mūsu vienu no senču karaļiem,
aristokrātiem, kurš bija kā labietis ar godu. Var bišķiņ? Es paņemšu, paskatīšos. Viņš, kad viņš tiek nospriegots. Ot, pamēģini šitien nākt pāri. Vienkārši viņam jābūt nospriegotam tā, lai viņš tev spriegums ir rokās. Jā. Neiet uz leju? Iet uz leju, jā. Nu, jā, nu tad, tāpēc, ka jums ar Žaneti ir pretēji rādījumi. Ļauj viņam iet. Nu, tagad Daumans visu dienu staigās pa savām mājām. Jā, bet tā kā ar spēku pilnīgi. Santi, bet tu jau zināji, ka te ir ūdens ādara? Jā. Tu jau biji bijis te? Jā, es esmu bijis šeit. Nu, es to ņem līdz tagad. Ja būs uz augšu, būs uguns. Ja būs uz leju, būs ūdens. Bet viņš man strādās citur? Protams. Un jebkurš šādi strādās. Un tagad var pamēģināt ar šitām pāriet un paskatīties, kā rāda. Bišķi platāk un uz leju rokas bišķi. Te jau prāts pieslēdzās bišķi. Ko? Te jau prāts viņam pieslēdzās. Jo ātrāk aizgāja nekā bija līnija. Te ir svarīgi noturēt. Ir tā sajūta, kad viens es domāju, bet otrs es ļaujos, kur ir zeme un es viņu jūtu. Jā. Un tad, ja es esmu pie zemes, tad man nebūs kļūdas. Jo tad, ja man būs prāts, to, ko es gribēšu, to radīs. Jā, re? Viņai ir pretēji. Jums pirmkārt pretēji ir zīmes jā, nē. Mēs esam vienkārši atšķirīgi. Nē, tu domā par to, kas ir šeit, un viņš domā par to, kas ir apakšā. Tu esi Ine un es esmu Jānis. Jā, baigi interesanti. Nu ko, apsveic, esat rīksnieki. Tātad mums ir rīksnieku diploms, Domant. Es ar 400. Nē, to īstie rīksnieki Skatīsies un domās. Īstiem rīksniekiem viss sākās tieši tāpat. Nu ko, dodamies uz nākošo pilskalnu, kur doma ir, ka tur ir Beverīna. Meklētas atrod. Mēs bijām Raunā apskatīties iespējamo pilskalnu grupu, kas varētu būt Beverīna, un šis ir ciems pie Vijas upes vai Vīciems, kurā ir Celīšu kalns. Mēs tikko satikām vienu vietējo iedzīvotāju, un es viņai prasīju, vai jūs zināt, kas šī ir pa vietu? Viņa teica, kā? Šis taču Celīšu pilskalns, kur iespējams ir Beverīna. Tas nozīmē, ka arī vietējie cilvēki domā, ka tā varētu būt Beverīna. Pats Vīciems ir pieminēts pirmo reizi 1226. gadā tajā Tālavas dalīšanas līgumā, un, protams, ka šis senais ciems glabā daudz svarīgus notikumus no vēstures. Jā, nu, Domanta, daudzi man prasa, kāpēc mēs braucam apkārt Latvijai un taisam filmu. Un es stāstu, ka mums ir tāda apņemšanās izpildīti man Ziedoņu, viena no pēdējām vēlēšanām, tad, kad Latvijai būs grūti laiki, palīdzēt un uzlikt virsū Latvijai spēka zīmi, spēka jostu, un caur šo jostu iet arvien dziļāk un dziļāk saknēs, jo saknes ir ļoti būtisks mūsu katra izaugsmē, iesakņošanās, un es vienmēr kaut kā mēģināju no Imanta izdabināt visādus brīnumus, un viņam prasīja, kad mēs varam radīt kaut ko ģeniālu. Un viņš teica, ļoti vienkārši. Pirmais, maksimāli saknēs, cik vien var, cik vien tālu, cik vien plaši tā sakņu sistēma, un tikai iesakņota sakņu sistēma, kas ir mums, spēj mums dod pamatu, un vienlaicīgi zināt visu, kas ir jaunākais pasaulē. Un krustojot šīs divas tādas lietas, zināšanas, mēs iegūstam kaut ko jaunu un ģeniālu. Nu, labāk mēs noteikti nepateiksim, bet citiem vārdiem sakot, mēs par jaunu, atbilstoši šim te laikmetam, kurā mēs dzīvojam, mēs atpazīstam dižgara klātesamības punktus, tur, kur dižgari ir dzīvojuši, tur, kur dižgari ir radījuši.
tur ir noteikti Bižgara klātesamības punkts, un tas, ko tu rādīji, ka ir saknes, un tas man asociējās ar dzīvības koku. Saknes aiziet zemē, konkrētā vietā, un zara aiziet debesīs, un mēs esam šajā te torsiona laukā un plūsmā, un mēs zinām visu par visu tajā amplitūdā, kurā mums ir jāsaprot pasauli. Cik interesanti, ka Imants Ziedonis vienmēr runāja par torsionu laukiem, un abi divi viņa ar Andri Buļķi varēja nemitīgi uzburt ar vienu jaunus torsionu laukus, bet šobrīd mēs atrodamies Vīciema Celīškalnā, kurā visticamāk, un es pat teiktu, iespējams, un varbūt pat noteikti, bija mūsu lielais karalis Tālivaldis, kurš valdīja pār Tālavu. Tātad šeit ir bijusi liela pils, viena no pilīm, kur pētnieki domā, ka iespējams tā bija Beverīna. Un bija vai nebija Beverīna, Tālivalds te ir bijis, un līdz ar to tā ir viena no mūsu tādām ļoti svarīgām sakņu vietām, kur mēs spējam sazemēties un saprast to savu aristokrātismu, kas pēc būtības nozīmē būt labietim, darīt to, ko soli. Tātad mēs atrodamies Trikāts pilskalnā, un Trikāts pilskalns ir viena no tām vietām, kur pēc pētnieka domām bija Beverīna. Ļoti skaists pilskalns ar brīnišķīgu skatu. Apceļojot šos pilskalnus, mums radās tā doma, ka Tālivaldim varēja piederēt vairākas pilis. Un viņš devās Tālivaldija, un viņš apceļoja šīs savas pilis. Šodien šeit Trikāts pilskalnā tik ļoti smaržo pēc rudens, pēc kļavu lapām ar ļoti, ļoti skaistu smaržu. Jā, no tāda salīdzinot tagad šīs trīs vietas, kur mēs esam bijuši, Rauna un Celīškalns un Trikāta, tad es teiktu Rauna tāda iespaidīga liela, jā, pilnīgi tādiem 3 kalniem un ieleju vissakoptākā, un tad ir Celīškalns, ļoti spēcīga vieta, bet pilnībā aizaugusi, var just, ka tur ir bijis, jā, bet pilnībā aizaugusi, un savukārt Trikāti ir iekārtotie cilvēki šeit nāk, un visticamāk svin gadskārtu svētkus, ir estrāde un jauni soliņi, starp citu ir iekārtoti, un ugunskura vieta, tā iespējams ir tāda trikātiešiem tāda svētku vieta. Ļoti skaisti. Beverīnas meklējumos šodienas ekspedīcijā esam bijuši 4 pilskalnos, un šis ir Peka pilskalns, kurš tiek uzskatīts, ka varētu būt arī Beverīna, jo tas ir Gaujas upes krastā, netālu no Valmieras, pa nakti var aizvjāt līdz Cēsīm. Mēs kā visi pētnieki nevaram apgalvot, ka kāds būtu bijis tas īstais, bet tas, ko no tā visa var saprast, ka Tālivaldis ir ciemojies visos šajos pilskalnos, jo tās ir bijušas Tālavas valsts pilis. Mēs piegājām tā latviski, ļoti latviski praktiski Beverīnas pils meklējumiem, un šodien mūsu rīksnieks iemācīja, kā darboties ar rīkstīm. Mēs, protams, esam pirmziemnieki un esam tikai pamēģinājuši, un vienīgā pilskalnā, kur gan Daumantam, gan man Rīksts atbildēja, šeit ir Beverīnas pilskalns, ir Rauna. Un Raunas viss tas komplekss, kur ir faktiski 3 lieli kalni, un tā tiešām ļoti iespaidīgi un skaisti. Bet visi šie pilskalni ir saistīti ar Tālivaldu un mūsu saknēm un mūsu aristokrātiju vai labiešiem.